Nē. Jāsaka tā, tevis gribēju uz sarunu uzaicināt. Pirmkārt, tu jau esi bijis mums jau īstenībā jau. Uzstājies, jā. Jā, toreiz mums gan bija attālinātā saruna. Mums bija ar Agnesi. Ar Agnesi, un es toreiz arī jau kaut ko bišķi pievienojos. Nu jā, bet kāpēc tagad vēlreiz atkārtot? Tāpēc, ka tad tas bija tā apmēram, nu jā, tad tas melnais bija un tā interesanti vienkārši tā perspektīva. Bet tagad es esmu palietojis pats produktu. Diezgan daudz esmu palietojis produktu, un ko es varu pateikt vienu lietu, kas ir parasti cilvēki jautā, nu, kad es viņus mazliet arī pareklamēju, tur black stuff. Visi jautā, nu, kāds efekts, ko tu jūti, vai ne? Zin kā, un cilvēkiem parasti ir tā tendence mēģināt sajust kaut kādu tādu efektu, ka viņš tūdās kaut kas eksplodēs, un viņš tur nenormāli, ja? Bet es uzreiz varu pateikt, tas, ko es, kad lietoju viņu, kas ar mani notika, ko es pamanīju faktiski uzreiz, ir, ka daži pārtikas produkti, no kuriem es parasti turos pa gabalu, tāpēc, ka man vienkārši, piemēram, bišķiņ sapūšās vēders vai gāzes vai vēl kaut kas, pieņemsim ķiploki, ir tāda lieta, kas man ļoti garšo, bet es, nu, viņas īsti tā, nu, es jūtu uzreiz. Ir kaut kāds, vēl teiksim, šad un tad man garšo humusu apēst, ja? Nu, no turku zirņiem uztaisīts, ja? Perfekts, super kruts ēdiens, bet no tā man vienkārši vēders, nu, pēc tam eksplodē, ja? Tagad, kad es sāku lietot šos, man vairs nav tas jutīgums pret šiem produktiem. Un iespējams, ka tas tikai man, iespējams, citiem ir vēl citi efekti, un es zinu, ka tāpatās redz tur arī minēja. Silvija Ābele ļoti labprāt šos produktus izmanto, un droši vien ir vēl vesela virkni citi cilvēki. Gribēju tieši parunāt par šo, un es zinu vēl, ka tev ir jauns produkts, ko mēs vēl parunāsim atsevišķi, un beigās tas nav tā, ka es baigi gribētu šo uztaisīt par nenormālo komercsižetu, lai gan noteikti zināmas iezīmes varēs tajā visā saskatīt, bet es vienkārši redzu, man patīk arī tas, ka jūs, Džeki, uz vietas esat kaut ko radījuši. Protams, sadarbībā ar vēl vienu otru, ne? Bet jūs esat radījuši nenormāli krutu lietu, tepat uz vietas, un man liekas par to jārunā, jācer gaismā. Saki lūdzu, pirmais jautājums, ko tev pašam, kādu efektu tu jūti lietojot melno? Jā. Vispār jāsaka to, ka melnais, ka daudz saka, tas ir brīnuma līdzeklis. Nu, nav tam brīnuma, ja tu izproti tā būtību, tad tas ir, tā visam loģika ir apakšā. Un, protams, vienmēr viss prasa, tagad, ko tad tev viņš deva? Man bija visam vienkārši lieta, ko es arī esmu uzrakstījis tagad blogu drīz, viņu beidzot nopublicēšu, man viņš sanāca pārāk garš ir, bet man bija refluks, tas, ko sauc par atvilni. Pieminēju savus ķiplokus, visās lietas arī man tāda bijuši un tīpaši arī izvairījos no produktiem. Un tā, kad es pirmo reizi sāku lietot melno kopš tās dienas, tāpat kā manai vecākajai meitai, kuram tas bija izteikts, manai mammai kādreiz tas bija, ka tas atvilnis un tas skāp, tā, nu, nezinu, varbūt pats pieredzējis, bet, nu, nav nekas patīkams. Un, interesanti, jā, viņš beidzās. Bet tur bija viena cita lieta, tā, ka es to blogu rakstīju, pamodos 5 no rīta, un es sapratu vienu lietu, ka agrāk, tā kā mūs dedzināja, teiksim, to kuņģi, tad parasti mamma teica, aizej bērnīgi, tu zini, kur salskāpes pudelītes stāv, paņem ūdeni, iepilni salskāpu, izdzer salskāpu. Tagad, kad meita man teica, man sāp atkal kuņģis, ko es viņai ieteicu, tas ir omeprezols vai mezinforte, bet tie nav skābes līdzekļi, tie tieši pretēji. Un tas ir, kas ir mainījies tajos 30-40 gados, ka tagad toreiz mēs skābi likām, kuņģi mums ir skābi, tagad neteikam pretēji skābi, ka mēs būtībā esam nonākuši tur, kur farma arī varbūt ir gribējis nonākt, ka mēs uztaisam to īso efektu, ka mēs to skābi ātri tur iznīcinām, samazinām, viņu vairs nededzina, bet mēs neatrasinājam to visu to pārējo lietu. Es tagad varu gudri varu tam visam stāstīt, es nesapratu varbūt to pat principus vai būtību, kāpēc tas melnais tajā brīdī nostrādā tā, un man beidzās. Tagad iespējams to varētu paskaidrot jau saprotamākā valodā, jo gadi pagājuši, ka tas kuņģis, ja mēs runājam, nu, cik kuņģis ir liels, viņš ir maziņš. Nu, visi zin, kā viņš tur uzbūvēts, nāk no augšas, tad kuņķī un atkal iziet ārā. Bet iziet ārā, tur ir 9 metri trubiņi, to, ko sauc par visu to tievo 12 pirkstu zarnu un resnās zarnu. Un tagad saprot, ka nav jēga tīrīt to izlietu, tā kā ja mums aizsērējas kaut kas slikts ir. Ja tev nav tīra tā 9 metrīgā truba,
ka tā jāuztur, un tas ir tas dzinulis, kas tev var izvēlēt ārā to, kas tur sastājas, jo tagad mēs saprotam ar to refluksu, es tagad vismaz, ja tas netiek pietiekami labi sagremots, nevis skābes ir par daudz, bet skābes ir īstenībā par maz. Tipiskais. Jā, mums ar Silvi arī bija interesanti, jā, viņai jau vairāk pieredze ar šo visu, jā, esam diskutējuši, un skābes ir par maz. Un ja mēs viņu noņemam nost ar saviem omeprazoliem un vēl visādiem brīnumiem, sarmainiem, vēl sliktāk izdarām, jā. Jo izrādās tas vārstulis neaiztaisoties ciet, tāpēc, ka ja ķīmiski nav signāli pietiekami daudz dot, tad... Nav valsts tur īstā. Mēs vēl procesā. Man pēc tad, kad melnais paradās, es esmu arī kādreiz uzstāšanās stāstījis, ka mums bija brauciens uz Indiju, un pēc Indijas braucienu man bija jābrauc uz Stradiņiem atpakaļ, un pēc 420, atceros, naudiņā man vajadzēja to vārstuli mainīt. Nu, un tā Indija bija tas, ka toreiz, jā, ka mums ir tas profesors uz vietas arī, jā, ka mums mainījās par tā sapratni par varbūt to Kā jūs varam mainīt vārstulis? Tā kā, ko tieši viņi dara? Viņi ieliek jaunu tā kā plastikātu vārstuli, tas, kas vairs netaisās ciet. Oh my God. Un to dara, tas ir normāli lieta. Skaidrs, ka viņi samazina arī, mēs kaut ko dara. Jā, samazina kuņi viss, bet, nu, jāsaka, laikam, man ir kaut palīdzējis, man atrisinājos, un man reiz vairs nav bijis jāliet ar nasālskāpa, ne, tas omeprazols, nemazina formu. Pagad, bet tu nomainīji to vārstuli? Ne, taču. Nu, es jau domāju. Ar vienu reizi, jā, ar vienu reizi. Ar vienu reizi, skaidrs. Nu, jā. Tas, ko es esmu sakārtojis sev. Tas ir tev, jā. Tas ir varbūt tas, ko uzreiz mēs gribētu redzēt, tagad jautā, ko uzreiz var ātri, kas tāds rezultāts. Bet ilgtermiņā, ko es varu pasāstīt par sevi? Pagaid, zin kā, pirms tu ilgtermiņu un tos garākos, īstenībā tā ir tas tāds svarīgs punkts, ko es īstenībā ļoti bieži uzsveru, kad mēs runājam par veselību, kā to dažu sakārtot, jo ne jau visiem ir ar gremošanu, viss kaut kas ir, ne? Un kaut kādā ziņā tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti smagi, kaut kas ļoti akūts un tāds, nu, tiešām momentāli, nu, tā, ka tu grūti dzīvot. Tiem savā ziņā ir tā labā ziņa, vai, teiksim, tāda spožā maliņa tam mākonītim, ir tā, ka viņiem bieži vien ir, pirmkārt, jau ķermenis signalizē precīzi, kas viņam tas ir, un otrs, viņš tiešām var dabūt ātrus efektus ar pavisam vienkāršiem līdzekļiem, tāpēc, ka nu jau ir, nu, nav tālāk ceļa, kur atkāpties. Un daudz grūtāk, protams, ir nevis no sliktas uz normālāku veselību, bet cilvēkiem, kuriem ir no normālas veselības dabūt savā īstajā līmenī, tiem ir mazliet vairāk, nu, un tie ir droši vien tie, kur ir bieži vien jautā, ne? Un ko tad tas dod, ja es neko nejūtu tomēr un tā. Tad uzreiz Kaspar jāsaka, ko nozīmē normāla veselība? Tajā pašā Indijā mēs... Nekas nesāp, zin kā, nu tas... Ir kā nekas nesāp, bet man šo to palietojumu, to zālītes izdara, un tā ir norma. Kāpēc norma? Tāpēc, nu kā lielākā daļa visu to dara. Pēc 40, pēc 45, taču visiem ir 1-2 tabletītes šabuļā. Tur spiedienām, tur kaut kādam holesterīnam. Jo tā ir norma, un neviens neuztur to nemaz sāsināt. Nu, tā ir. Jā. Indijā mēs tā pašā braucienā bijām, un vienā dienā tika izārstēt, neatceros, negribu samaloties, bet man liekas 7 miljoni iedzīvotāji no diabēta. Vienā naktī. Jo viņi vienkārši tagad to cukuru līmeni, ko parasti noteikti tur zemāk pacēla par vienu punktu, un tā ir norma tagad. Jā, diagnozu maiņa, tas ir tipiski. Es par šito salīdzinu to normāli, ja, nu, visiem ir, praktiski visiem ir viena tālruņa, ja, un to var atvērt savās iestatījumos, apstīties to saucamā baterijas veselību, ja. Un, nu, ja tev nav pilnīgi jauns telefons, teiksim, kaut kāds 2 gadus jau lietots, baterija varētu būt kaut kur 70–80%. Un tagad tu viņu lieto to telefonu, it kā viņam būtu 100%. Ja? Vienkārši tev biežāk jālādē. Un tas pēc būtības ir tas, ka tu jau sāc pierast pie tā, ka, ja tev pirms tam telefons turēja, piemēram, 2 dienas bateriju, tāpēc, ka viņam ir 100% baterija, un tagad 70%. Un tagad tu vari ik pa dienai jālādē. Ja? Tu jau tā pierodi pie tā, un tev liekas, tavi jaunie 100% īstenībā ir tikai 70%. Labs, ne? Nu, un tā cilvēka operē, ja, tas subklīniskais līmenis, kurā ir tieši tik normāli, lai ne par ko baigi jāsūdzās nebūtu, bet pietiekoši sūdīgi, lai tu teiktu, kaut kas tā kā man pietrūkst bišķiņ, zini. Nu labi, un tad par to ilgtermiņu runājot. Var ilgtermiņā arī man prasa, nu ko man sagaidīt? Es kādēļ mēģinu kaut ko iestāstīt. Agrāk mēs stāstījām vairāk, šobrīd mēs pat neuzbāžamies ar savu stāstu. Tikai tie, kas grib kaut ko izdarīt, kas pajautā paši zināmāk. Tie, kas grib, tiem arī mēs varam palīdzēt. Tiem, kuri negrib,
kas iet savu ceļu, tur tu var uzbāzties ar visiem. Bet ko mēs sakam? Visam vienkāršas lietas, tev sakārtosies, parādīsies regulārāk vēdra izēja, kas tur regulāri vēdra izēja, miegs, enerģija, un ar to jau arī pietiek, un tālāk, kad nevajag īsti iet. Un te no tā, tev ir lielāka pieredze arī viss, tu saproti to, ja tev ir normāli vēdra izēja, tas nozīmē, tev ir pietiekami ātri, kādreiz mums jautāt, cik reizes dienā, jo, viss saistās to, ka mēs tagad ēdam, mēs to ēšanu runājam, atbildi būtu tā, cik reizes pat lielam mēs ēst dienā, tik reizes ir jāiet ārā, tu nevar vienkārši sevi uzkrāt kā bumbu. Jo, ja tu uzkrās pa ilgu, tad tev nepareizi nav kaut kas sagremojies, sāks veidoties toksīnu un indes, un tu būsi jau kā saindēts ķermenis staigās vai garajā zarnā, ko mēs noskaidrojam, kas ir diezgan pagara. Ja tev iziet par ātru, tas nozīmē, tev neuzsūcās, tev nepietiks enerģijas, tev kaut kam pietrūks, bija izskrēt cauri. Par šito runājot, man tikai tagad saslēdzās viena lieta, un es to nebiju pamanījis pirms laika. Man, kā jau vienmēr ir grūti teikt, tieši tāpēc, ka šitas vai ne, tur uzreiz tas iegūms. Tur ir droši vien, kā jau visas ir vismaz 50 iemesli, ja? Bet viena lieta, kur man tikko ienāca prātā, kas ir noticis, vēl, ka tagad es, piemēram, sanāku, es aizēju kaut kur ciemos, kur ir galds uztaisīts. Ļoti garšīgs galds. Un īstenībā pat arī veselīgs galds, bez par kaut kādām pārlieku, kaut kādām izvērtībām un junk foodiem un tam līdzīgi. Bet dažreiz ir kaut kas tāds, kas ir mazliet ārpus tā, ko es ikdienā ēdu, ja? Un es aizēju, un ļoti garšīgs tu paēdi. Kā bieži vien gadās, tāpēc, ka garšīgs bišķiņ pārēsties, es ļoti par to nepārdzīvoju, tāpēc, ka es zinu, kā tās lietas, pēc tam sakārtot, bišķiņ pagavē, vēl kaut ko izdara, ja? Un tagad, kad es atnāku mājās, vēl tai pašā dienā, es pilnīgi jūtu, kaut kā vēderā jūtās tā, ne tikai tā sajūta, kad ir pārēsts, bet vēl kaut kas bišķiņ tāds diskomfortiņš. Un man praktiski vienmēr ir jāaiziet uz tualeti. Un pēc tam, kad es aizēju uz tualeti, paliek labi. Un es visu laiku nesapratu, jo man tā nebija visu laiku. Un tagad es mazliet saslēdzu kopā ar to, ka tagad, tāpēc, ka ir norganizēta tāda ļoti harmoniska vide, pateicoties, gan ēdienam, gan arī mēlējam, ķermenis ļoti ātri. Tas ir līdzīgi, kā, kad tu piedzeries, tu gribās vēmt, ir ļoti labi, ja, jo tu iztīri ārā daļu no visu tā. Jā, par to arī mēs apārījām. Jā. Un tagad tā pēkšņa vajadzība iet uz tualeti ir, manuprāt, perfekts adaptīvs mehānisms, kas saka, klausies, tu bišķi tur mūsu balans izjauc, vai iedodam tev bišķiņu tā. Ko tu saki par to? Tu redzi saikni tajā? Protams, tagad, jā, vispār par to, kas ir tas mikroflora vai mikrobioms, par ko mēs tur runājam, kas tur dzīvo mūsos iekšā. Man bija pāris nedēļas atpakaļ tāda veiksmi būt Pētera Kļavas lekcijā, kur bija par kailais es. Un viņš sāka lekciju nevis ar enerģētikām un kodām lietām stāstīt par cilvēku, par ko meklē to ego. Viņš sāka rādīt slaidus, tādas pašas kā mūsu prezentācijā. Mikrobioms, baktērijas, 1:1. Viņš saka, mūsos dzīvo iekšā, tur ir 100 triljonu dažādu organismu. To, ko mēs spējam identificēt vai noteikt. Tas jau nenozīmē, ka viņi nav vairāk, vai tur tie mikrokosmosā nav vēl lielāks skaits. Bet šeit sasautas to, kas tam mēs īsti esam. Un ar to vidi, tu pats pieminēji, tu izēji nedaudz ārpus saviem, ierastās sakārtotās vidas, aiziet ciemos pie draugiem, kuriem ir ļoti garšīgs ēdiens. Nav nekas pārspīlēts, nav nekāda taizmieša esēja tam līdzīgi. Un tāpat tu esi ārpus savas vidas. Iespējams pat aiziet pie saviem draugiem, ieejot citā dzīvoklī, mēs vēl sajūtam arī smaržas, citas. Tur cita vide, tur cita mikroflora. Jā. Un tad tā būtība arī, ko mēs sakam, arī melnēm ar tā būtība ir, un mēs varam pastāstīsim, no kurienes par tā ideja nāk, ka nav neviens jānogalina, nav arī tev jāiet pie draugiem, jāsāk visu dezinficēt un jārada savu vidi. Tev jāpielāgojās un jāpadara sevi stiprāku par tie, kas nāks iekšā. Tev vienkārši jāpadara, kā mums profesors savulaik teica, iedomājas sevi kā autobusu ar daudziem sēdeklīšiem, aizpild visus pilnus, un tie sliktie vai tie, ka nevajadzīgiem, viņiem vienkārši autobus pilns brauks. Un ko mēs izdarām, ka mēs vienkārši pavairojam un
tu stiprini un pavairos savu to baktēriju, to labo floru vairāk. Nevis tikai mēģini to vidi iznīcināt, un tad kā tur ko iznīcināt, tad kaut ko vēl apēst, vai tāda, kas ir kaut ko daba ārāk. Tev nav nekas jādaba ārāk, dari sevi stiprāku. Šitas ideāli ir saskan arī ar to, ka, īstenībā, mēs bieži vien arī, teiksim, tie, kas saistīti arī ar veselību, ar uzturu un tādām lietām, ļoti bieži izmanto un īpaši par to nepiedomā, sakot, labās un sliktās baktērijas, vai ne? Bet tas mazliet ir tāds maldīgi par to, ka vispār kaut kas ir labs vai slikts. Vienkārši kādam šī baktērija ir tieši tāpēc vajadzīga, jo viņam pietrūkst balansam, vai ne? Un otram tās ir par daudz, un tāpēc tavas labās baktērijas, jo kādam citam tās baktērijas ir jau sliktās, vai ne? Un tad ir tas par to autobusu, un es to saucu par tādu, šajā gadījumā tā būtu metaboliskā fleksibilitāte, ja? Ka tu vari atļauties reizi pa reizei paēst kaut ko citu, jo tu zini, ka tavs ķermenis perfekti, ja tu tiks galā, ja? Tāpat kā tu vari atļauties, es zinu, ka es varu iet atļauties kāpt augstajā ūdenī, bet es zinu, ka es to daru katru dienu pusotru minūti, vai ne? Un cits, kurš to nav darījis, viņam 10 sekundes jau, viņam novilkt krēkli jau ir par daudz. Tāpēc tā ir tā fleksibilitāte, kura ļauj ķermenim, tu paļaujies uz to, ka viņš spēs ar to visu tikt galā. Tad mēs to paļauju, varētu iziet runāt to tālāk. Bet interesanti lieta vēl par to mikrofloru. Ir tāds, kāds noteikti klausies Sadguru. Es šādi paklausos. Un viņam bija interesanti tēma par to, ka mums jādzīvo ar vidi un jāsadzīvo ar vidi un ar to mikrofloru, kas mums ir riņķi apkārt. Mums vajadzētu ēst to pārtiku, kas ir izaudzēta ne vairāk kā tu vienas dienas laikā spēj nostaigāt no vietas, kur tu dzīvo. Šādi tad, mēs ēdam dažādus dienvidu augļus un mango un viss, un tad mēs bieži pieķeram sev pie tā, ka par šitais mango nemaz nav tuvu tam, kā es pagaršošu viņu Taizemē vai Indijā, vai es aizbraukšu kur banānu. Kāpēc tas tā negaršo, ne? Jā, mums tur arī vēl garš stāsts, kā viņus Bet tas sakrīt īstenībā ar to, ko Baima Bieri stāsta par gaismu, ja? Respektīvi, mēs varam to skatīties no ļoti daudz dažādām plāksnēm. Viens ir tā bakteriālā, teiksim, tā, kas tev ir, kas nav piemērots. Bet otrs arī vēl, tikpat labi, tas ir cits temats, ja, bet tas iet roku rokā, un mēs vēl maz zinām par to, cik baktērijām ir nozīme gaismai. Tās frekvences, kādu ir uzņēmis, teiksim, tas ābols, kas tavā ābelē aug, pat jau no kaimiņa ābeles jau tas ir cits ābols, vai ne? Nemaz nerunāju par to, ka tas atnācis vēl no Polijas, vai vēl labāk no Jaunzēlandes. Ka mums tā dažāda mikroflora, ar to zemes mikrofloru, mēs esam apmēram 1000 daļu dažādībā mūsu zarnā, ka būtībā mēs varam pat salīdzināt tāpat kā koki. Ne jau paši koki, arī cilvēks pats, mēs zinām, mūs baro un pārstrādā, mūs pabaro simbiozē, mums dzīvo tās baktērijas, viņi iedod mums, mēs iedodam viņiem skābekli, iedodam viņiem telpu, siltumu, un viss tas notiek, tieši tāpat arī kokiem. Mums tā pati zarna ir tas, kas koku saknēm ir tikai otri atgriezt. Tur arī tā Indijas stāsts bija, ka mums pat atnāca tas, ko? Tāpēc jūs esat slimi, ka jūs nesaprotat vispār, kā uzbūvēts ir tā vilmaita, kā zeme, kas ir mikrobi. Tur mums bija, tur ir kādreiz garāks stāsts, bet tas bija, smieklīgi. Okay. Cik cilvēkiem drīkst tas, kaut gan intervijā konferencē arī pastāstīja, kā mēs mēģinājām radīt mikrofloru priekš tās biogāzes. Tavu uzstāšanos es noteikti vēl nopublicēšu, un tas būs pieejams, tikai to varēs atsevišķi paskatīties, ja? Bet tagad es tieši pieskāros par gaismu. Cik tev liekas pašam interesanti, tas tāds varbūt bišķiņa off-topics, ja? Cik tev pašam liekas interesanti, teiksim, no tā aspekta, ka, tagad varam arī pieskarties par to, no kā sastāv vispār tas melnais, ja? Par to, ka viņš tiek ražots no sastāvdaļām, kuras aug tepat mums blakus, un tieši tā gaismas frekvence, kas ir savā ziņā ierakstīta tajā augā, ir tā, kas mums pārtulkojās ķermeniski, un tāpēc arī papildus tam, ka tu radi labu vidi baktērijām, kur dzīvot, ka tu īstenībā vēl papildus iedod šo te arī lokālo efektu, kas ir, bez mazliet tāds bišķiņ enerģētisks. Arī, ka mēs varam enerģētiku runāt. Ja mēs paskatāmies, ka visa pasaule, viss, ko mēs redzam paši, mēs visi sastāv no
tiem saucamiem atomiņiem maziem, elektroniņiem, no protoniņiem, neitroniņiem, un visi viņi vienādi. Ka visi vienādi, visi ir enerģija. Mēs zinām, ka viņi ir tālāk, tur ir kvarki un tur aiziet. Un tālāk mēs neko nezinām. Mēs neko nezinām. Bet mēs zinām to, ka bezgalīgi ir abos virzienos, jā. Kad man jau pirms gadiem draugi, jā, sēdījām pie jūras un kaut kā sākās par kosmosu runu un tam enerģētikām. Un saka, zini, man vairāk neinteresē tas kosmos. Nemaz. Nekas ir mēnesim otrā pusē, nekas ir saules, nekas tālāk. Man interesē tas, kas ir uz iekšu, un toreiz mēs nebijām pat sākuši par ne melno, ne izstrādāt. Man interesē, jo tas ir tepat, un mēs neko nezinām. Vispār. Arī šobrīd mēs taustamies pa lielu, mēs tikai spējam apmēram novērojam dabā, mēs varam, tas strādā, dzīvnieks to izmanto, tad tam varētu būt laba lieta, jā. Un tad mēs sākam. Un par melno ideju bija īsumā sekot. Papildināt? Jā, labprāt. Un par melno to ideju mums radās, ka mēs jau, teiksim, melnais nebija mūsu mērķis radīt. Mēs nebijām ar domu, ka kaut ko priekš cilvēkiem, mēs bijām kompānija, kas nodarbojās ar tehnoloģijām, gribējām radīt veidu, kā atjaunot zemes auglību. Un kā to gribējām panākt, ka kompostējot un pārstrādājot lauksaimniecības atkritumus, kas ir lielā daudzumā, viņus pareizi sadalot, atgriezt atpakaļ zemē, ka nav nepieciešams šie baltās, zilās, sarkanās bumbiņas, minerāli mēsli, jo auglība zemē ir... Jūs gribat palīdzēt tam pašatjaunošanās ciklam? Jo šobrīd, ja mēs runājam, ka neviens, paprasīsim jebkuram lauksaimniekam, neviens neatstāja zemi atmatā vairs ne uz gadu, ne uz 2, nedomāja pat 3 gadiem. Tāds nenotiek. Ko nozīmē atmatā? Tas nozīmē, ka zeme atpūšās, zemē atkal rodas šī visa mikroflora, mikrobioms tas zemes, un kā mēs noskaidrojam pirms tam, ka viņi ir tie, kas baro augus. Kas, jā, šobrīd mēs esam aizgājuši līdz tādam, ka mēs sākam augus audzēt ūdenī. Tad tur nekas labs nevar sanākt. Tur nav. Tur mēs radām. Tagad mēs varam aiziet uz veikalu, kādreiz ir tomāts, kas ir audzēta vatē. Skaisti izskatās, vēl pasmaržojam. To, ka holandieši iemācījušies uzspūst arī smaržas, to mēs arī zinām. Un tad mēs pagaršojam, tad saprotam, ka tāda plastmasa, nav. Un kur veidojas tā garša, kur veidojas? Tur mēs nonākam pie tām enerģijām atkal. Kad tam visam ir process, tas sākot ar sauli, kā tas viss veidojās. Kā veidojas viss mūsu vitamīni, kā veidojas viss mūsu ķermenis, kā veidojas viss. Tas viss saistīts, pilns ciklus. Mums jādzīvo, atraut no dabas. Stāst par to Indiju. Aizbraucam ar domu, ka mēs tagad palīdzēsim Indijā radīt viņiem beidzot veselīgu zemi, jo viņiem tās zaļās masas ir daudz, viņiem 3 ražas gadā ir, bet ko viņi dara ar pārpalikumiem, ja tā ir cukurniedra vai kaut kāda salmi, tas ir špicka klāt, sērkociņš, viss nodeg, dienu deg, ātri nodzēš, dūma daudz un atkal liek iekšā. Nekas netika augsts neatgriezts. Ja augsnē jābūt ir apmēram plus mīnus 10% organikai, dabīgi veidojušās, kompostējušās lapiņas, visas atrūdējušām, tas šobrīd arī mums Latvijā ir zem 2%, 1,8%, Indijā vispār 0,3%. Un tas nozīmē, ka augi vairs neaug dabīgā veidā. Cik tu teici Latvijā ir? 1,8%. 1,8%. 1,8%. Tagad beidzot sāk runāt par to, ka kaut kas ir jādara lielākā mērogā, ka Indijā 0,3. Un kas notiek ar... Ja tu paņemtu par piemēru mežā, cik ir daudz? Vienkārši tādā... Tur arī jābūt pie 10, jā. Vai ne? Pie 10? Tur arī jābūt, jā. Bet ne uz lauka. Uz lauka vairs ir noteikti laba filma redzēt par, kā tā bija, par augstu bija, atcerēšos nosaukumu kādreiz. Ko nozīmē tas pulveris, kas nav vairs zem, viņš pat neturās kopā, viņš ir tāds bez dzīvīguma, viņš nedzīvs. Ceļā uz tūkstnes. Un augi, kas tagad tiek audzēti tur, viņi ļoti slimo, viņiem ir pazaudēta šī mikroflora, viņiem ir aizsardzība pazaudēta. Un te mēs varam vilkt paralēlis ar cilvēkiem. Ja arī mēs esam kā augi podiņā eglīti, ja es to eglīti tagad neaplaistīšu laikā, ja es viņu nepabarošu, viņi mirs. Bet ja es visu laiku par viņu rūpēšos, 3-4 dienā tur pabarošu, tāpat kā cilvēki, mēs tagad ēdīsim 3-4 dienā un viss tik rūpēsimies un viss. Ko es būšu izdarījis? Es esmu radījis eglīti par narkomānu, kā mēs esam radījuši sevi. Mēs ēdam pa daudz, mēs ēdam pa bieži. Neviens tagad nevar pārtikt no vienas kulaka lielumā porcijas un visu dienu izdzīvot.
Jo mums visu laiku gribas ēst, visu laiku mums kaut kas nepietiek. Un nepietiek iespējams tāpēc, ka mums nav šīs organikas, jo ko dara organika? Organika nogādā, lai tā viela pareizi uzsūktos. Ja daktars tev saka, Kaspar, tev trūks dzels, tā ka mēs varētu katrs paņemt pa dzels karotītē visu dienu te laizīt viņu, no tā mums ne silts, ne augsts nav. Mums vajag to dzels uzņemt organiskā veidā. To izdara tikai tad, ja tās organiskās vielas kopā mikrobiem sagatavo, noved. Tas pats arī mums notiekās. Mēs tie Indijā neesam uzbūvējuši nevienu to biogāzes staciju, kā mēs gribējām to kompostēšanu, bet mums toreiz, vecais Soms tā arī pateica. Tajā brīdī, ka mums vajadzēja sagatavot šo šķidrumu, ko liet virsū. Tas šķidrums nav nekas cits kā tie būtībā sūmi. Jo baktērijas pārvest no Somijas un no Latvijas, tas nav iespējams. Un mēs sakam, kur mēs dabūsim? Viņš saka, paņemsim no vietējiem indiešiem. Un mēs sakam, laba doma. Es saku, viss skaidrs. Mēs ar savu partneri tagadējo arī toreiz sēžam un reiķinām, ka mums vajag apmēram 1,5 tonu. Mēs salikām visu tas būcenīšu, visu tā kā balotēšanas iecirkni jau, lai būtu diskrēti un cik ilgā laikā un cik mēs viņus tur dabūsim. Viņš saka, no rīta, ka mēs neesam atrisinājuši to problēmu. Viņš saka, nē, mums vajag tikai vienu. Kā vienu? Kā tad? Tad Jēzus stāsta, ka no vienas zivs, vai no vienas maizes pabaroja tas 1000 cilvēks. Kā? Viņš saka, mēs radīsim ātri to baktēriju. Pavairosim ar ko? Kā no prebiotiķiem? Kā tu jūs? Kādiem prebiotiķiem? Toreiz melnēs vēl nebija radies. Tāpēc, ja jūs esat visi slimi, jūs nesaprotat vispār būtību. Tās pašas termofilās baktērijas, kas dzīvo tur, tās dzīvo šeit. Tur tikai lielāka dažādība viņiem ir, un viņi tieši tādā pašā veidā, kas savādāk nenotiek. Un mēs viņus vienkārši pabrosim un palaidīsim iekšā. Viss. Un tad vārds pa vārdam, solis pa solim, kad mēs jau braucām atpakaļ ar to ideju, mums arī pasūtīja ar to trako ideju. Tā nevarat būt tik vienkārši, bet, iespējams, visas lielās lietas pavisam vienkāršas, Un mēs atradām veidu, mēs neatradām vielu, bet mēs atradām veidu, kā šo organiku, jo kas ir organika? Organika tā, ka tās pašas lapas, koki, zari sakrīt uz zemes, viņi satrūd un veidojās šī bagātīga, uzturama, bagātīga vide tām baktērijām, tie visiem mikrobiem, kas tur dzīvo, un tā augsne. Un ko mēs izdarījām, mēs, nevis tagad sākām sijāt to augsni, bet mēs paņēmām organiku, apstājāmies, kas visplašāk pieejamā. Tajā brīdī mums likās, ka mēs ar bērziem sākām darboties, tas nebija tik vienkārši. Šobrīd, paldies, jāsaka, tai politiskajai situācijai, ka enerģētika pieauga, ka mēs atradām veidu, kad izrādās priežu miza, ir daļēji jau kompostēta, un kā tas process notiekās, ka mēs varētu graust arī koku mizu, bet no tā mums ne silts, ne augsts, organiku mēs uzņemt, bet viņi vēl pagaidām tādā formā, kuru mēs nespējam sagremot un uzņemt. Mēs neesam ne govs, ne zirgs, mēs nespējam ne zāli tādā veidā, tāpēc bieži ir jāuzmanās arī veganiem un veģetāriešiem, ka ja viņi ēd kaut ko to, ko viņi nespēja pēc tam absorbēt iekšā. Tas, ka tu ēd, tas nenozīmē, ka tu viņi arī dabūsi savā ķermenī iekšā. Un arī tāpat tās viela, kas ir no priežu mizas, tā būtībā ir, mēs viņu esam oksidējuši, sadalījuši, fermentējuši to, kas notiek dabā. 1000 gados vienkārši mums paveicies atrast veidu, kā to mēs izdarām nedēļas laikā. Un tagad mēs varam būtībā iet uz lielveikalu, nopirkt to pārtiku, kas ir audzēta varbūt ne tā, kā gribētos audzēt, bet pieliekot klāt šo melno, mēs viņu padarām organisku. Esam apgājuši, varbūt, ja mēs gribējām to visu procesu izmainīt, bet nesanāca. Okay. Skaidrs, loģiski, ka sākotnēji jau tas ideālisms mazliet, un reāli jau tad atmetās tās kaut kāds varbūt bišķiņi liekās lietas, un tu paliec pie kaut kāds tāds fundamentālā kodola, vai ne? Jā. Teikšu, ka laikam esam nonākuši vēl pie labāka risinājuma, ka mēs ātrāk un efektīvāk varam sasniegt un palīdzēt tiem cilvēkiem, kas grib kaut ko darīt un mainīt, bet mēs katrs atsevišķi, ka nevaram izmainīt ne to lielo lauksaimniecības industriju, kas ir ne pārtikas industrija, un nevajag arī visu zem vienu tanku pamest, ka, protams, ka ir tādi, kas māk audzēt, kas māk organiski izaudzēt, kas māk arī labi pārstrādāt, bet lielākā daļa mēs, esam klausies ar tevi un tevi sarunās, ka
viss ir pārāk pārstrādāts, viss ir pārāk attīrīts, viss ir pārāk tīrs, viss ir pārāk labi. Jā, nu, tad pat tas melnais bieži ir tā kā mēs esam tas melnais, tas tā balansējam to pārāk balto un skaisto un tīro. Jā. Zīdu lakatiņas. Un kas vēl ir? Nu labi, skaidrs, tur ir priežu miza, kas ir fermentēta, oksidēta, pārstrādāta, respektīvi 1 nedēļas laikā jūs to bet kas vēl veido to visu tālāko? Čaga. Es zinu, uz ko noteikti, ir bēršu čaga. Daudzi noteikti ir paši izmantojuši un lietojuši. Sākotnēji mēs bērstu čagu likām lielāku daudzumu klāt, bet tad eksperimentējot un skatoties un izvērtējot, saprotam, ka viss, kas par daudz, ir par skādi. Pirmkārt, nevajadzīgi. Un tad, ja pastamies bērzu čagu, kas tas vispār tāds ir? Vienvārds sakot, tas būtībā nav nekas labs, ja mēs saprotam no savu cilvēku. Tas ir bērzu audzējs. Tas bērzu audzējs. Bet bērzu audzējs, kas ir sevī saņem visu to, un viņš izvelk visu dzīvi no bērza. Ja bērzam ir čaga, tad viņš būtībā bērz 15-20 gadi, viņš ir miris. Jā. Un dabā, ja pastaigāsiet pa mežu, bērza čaga nav uz katra koka. Uz 1%. Ļoti maz, jā. Ļoti maz, bet tas nozīmē, dabā ir kaut kas tāds arī vajadzīgs, kad jābūt arī, teiksim, balansam ir labie un ir sliktie, jo ja viss būs tikai labi, tad mēs tā kā amēbas izplūdīsim un atkal būs slikti. Mums vajag rāmīšus kaut vai, jo savādāk mēs aizplūst, ja viss ir labi. Un mēs šo čagu, dotie brīdī samazinājām to daudzumu, jo vispār kā vielas veidojās, tā paša čaga vai vienalga aktīvā viela, tāpat kā jebkura zāle, viņa neārstē. Viņa būtībā palīdz mūsu ķermenim identificēt problēmu, un tad jautājums, vai tavam ķermenim ir iespēja to problēmu atrisināt tagad, vai iekapsulēt, ielikt viņu bumbiņā un nolikt uz vēlāku laiku, kad viņš spējas atrisināt. Nu, un tagad ir priežu miza, bērza čaga tā kompozīcija. Kāds bija apsvērums čagai? Čagai? Nu, ideja, kāpēc izdomājāt, ka viņu vispār vajadzētu likt? Sākotnēji mums bija bērz un bērza čaga. Tā, ka mēs nomainījām pašu bērzu, mēs palikām pie priežu mizas un čagas. Jo čagai ir ļoti daudz aktīvu vielu. Nu, es nezinu, cik te ir polifenoli, ir vienkāršāk laikam saprotam antioksidanti, varbūt tas ir. Jā, čaga ļoti bagāta antioksidantiem. Jā, viņiem ir. Un, bet veicot, kā es saku, mēs veicām dažādus tos eksperimentus, ka pieliekot vairāk, nepalielinās efektivitāte vielai plekstafam. Tu aizēji kaut kādā brīdī, tu gribi vēl, vēl. Jā, tā cilvēkam ir tāda tendence. Ja kaut kas ir labs, tad liekas, ka daudz viņa ir vēl labāk, bet tā nevienmēr. Līdzīgi man patīk, ka ir bijis sarunas ar homeopātiju arī, ka tur jau tās vielas ir tik maz, jo galvenais ir vienkārši kaut ko atmodināt tavā ķermenī. Tieši tā. Un vienkārši no ķermeni likt. Jā, tā kā tu stāst arī par iešanu ūdenī un viss. Neviens tev tur nedzen. Tas jānāk no tevis tā vēlēšanās un ieklausīties sevī. Mēs visu laiku runājam par to ķermeni. Viss jau tas kosmos ir iekšā. Mēs jau gaidām vienmēr, ka tu atlidos citplanētieši no citas planētas, ielidos tas zaļās tabletītes, mēs visi būsim veseli un mūžīgi. Un tā deleģēšana, savu lietu, savas atbildības deleģēšana uz citu, ja tad arī var viegli vainot, kad kaut kas neizdodās, un tā. Labi, čaga, kas vēl? Tas arī viss ir tikai. Divas pamatlietas. Ok. Ļoti labi. Būtībā melno var uztaisīt no jebkuras organismas. Mums bija projekts taisīt no kaņepēm. Diemžēl nesanāca, bija ļoti liels kad galvenais ir iegūt jebkuru lignīnu veidīgu vielu, jo kas ir melnais, tas ir koks sastāv no 2 lielām daļām, tā ir celuloze, no kā mēs zinām, tas ir papīrs, un otra daļa ir lignīns. Tas, kas nodrošina visu, kā mums varētu salīdzināt, mums ir kalcijs, kauli, un tad ir kolagēns, kas ir kā tā viela, kas tagad satur. Jā, viena bez otras nav liela jēga. Tad kokam tas būtībā ir celuloze un lignīns. Okay. Tad pēc būtības jums darāt jebkuras sastāvdaļa, kurā ir lignīns iekšā. Bet vai, piemēram, ja mēs runājam mazliet no tās pašas enerģētikas viedokļa, vai jo, teiksim, Dans mums konferencē arī runāja par to, ka ūdens it kā ir H2O un viss, vai ne? Bet īstenībā mēs zinām, ka tas ūdens var būt visādi enerģētiski pielādēts un tam līdzīgi. Vai kaut kas ir tāds, kas priedes lignīnam tomēr ir mazliet atšķirīgāks? Ja jūs paņemt, piemēram, jebkura cita koka
un arī, piemēram, to pašu bērzu, ja? Vai tur ir atšķirības tajā pašā molekulā, vai tas kaut kādu lomu spēlē, tavuprāt? Tas spēlē to, ka beigās visas vielas, mēs zinām, reducējās uz, tieksim, līdz pat ūdeņradiem. Visas vielas, visas, par ko mēs zinām. Visas viņas varētu kaut kādā ziņā, man pašam tas bija atklājums pirms dažiem gadiem, un es sapratu, ka Rīgā stradiņos tika izmantots radioaktīvs elements, lai identificētu noteikti vienam vēzi, un uz viņu iedarbojas ar gamma stariem, un tad no viņa sadaloties tā viela sadalās par kalciju un dzelzi. Es domāju, kāds ir viela, kas ir jau Mendeļeva tabulā, sadalās par to. Man jau likās, ka kādreiz skolā, kad tās vielas, kas ir ierakstītas, tā viņas ir dabā pastāv, bet izrādās jebkura viela būtībā, jo viss sastāv tikai no tiem elektroniem un tiem un protoniem un neitroniem, kas iekšā. Viņas viss var būt reducējams līdz pat tikai atkarīgs, kādā frekvencē viņi tur kustās, tādā viņš arī matērijā beigās parādās. Es ar to atbildu uz tavu jautājumu, par kuru lignīnu vai kuru koku īstenībā nav tam liela jēga. Vienkārši cik tu patērēs enerģijas un resursus, lai viņi noreducētu līdz tām vielām, kas mūsu, par ko mēs neizrunājam līdz galam, varbūt melnajā ir iekšā humīnu un fulvītskābes. Ja kāds pameklēs un paskatīsies, ko nozīmē humīnu fulvītskābes, tas sapratīs, tad mēs esam reducējuši to lignīnu uz humīnu fulvītskābēm. Un tās ir tās transporta vielas, nesējvielas, kas viņas var nosaukt par helātiem, kas palīdz to neorganiku pārdarīt organisku. Ok, skaidrs. Kāpēc es par to, vai tie lignīni šim kokam ir citādāk nekā citam? Mēs varam, piemēram, arī apskatīties, kaut vai, nezinu, latviešu dainās, un arī pirtnieki, ko bieži vien runā, teiksim, ar kādām slotiņām var veikt kāda veida pirts rituāls. Tur, teiksim, bērs ir viens, liepa ir cits, ozols ir cits, un tam līdzīgi. Ka tur zinām enerģētika. Un šo visu liekot kopā, īstenībā šobrīd es tieši konkrēti runājot par diviem kokiem, noteikti to pašu var teikt gan par ozoliem, gan par tām pašām liepām, ka fenomenāls koks ir bērs. Ja tu tagad tā padomā, kas ir, kā bērs, kas ir pat par materiālo pasauli vien runājot. No bērza taisa pirts slotiņas. Bērs, tur droši vien ir sava tradīcija apakšā, bet mējas taisa no bērziem, nevis tur no citiem kokiem pārsvarā. Tālāk, bērzā ir tāpat čaga, kurus mēs varam taisīt kā uzlējumus, tēju un tā tālāk, kuram ir tur antivēža īpašības un kas tik viss nē. Tālāk, no bērza mizas, pat redz, kur taisa degvielu, bērzu redz, ka jūs izmantojāt arī to pašu lignīnu iegūšanai, lai varētu veidot kuņģu baktērijas. Mēs jau varam uzskaitīt jau cik daudz lietas, kas ir tieši šim. Runājot par priedi savukārt, priede, tur, teiksim, es zinu, ka Latvijā viens no pamatkokiem, ko izmantoja būvniecībā, un slaveni ir Latvijas priedes kuģu mastu būvēšanā, Mums tur ir Mārtiņš Štrauss, kurš Šmerlī ir uztaisīts projekts taisīt koka daudzstāvu birojumā ēku, no priežu koka viņam bija tā ideja. No priedēm taisa terpentīnu. Un terpentīns, piemēram, tautas medicīnā ir ļoti labs zināms. Mēs zinām viņu kā šķīdinātāju, bet tieši šīs īpašības, ka viņš ir šķīdinātājs, ļoti labi var ārstēt entās kaitas cilvēkiem. Viena no tām ir acu aizmiglošanās. Var ļoti labi taisīt terpentīna smēres, un terpentīnu var dzert, un terpentīnu var lietot visādi. Un tā ir priede. Jau divi koki, kur ir maģiski savā būtībā, ar to kādām īpašībām viņi ir apveltīti. Un tāpēc man kaut kādā ziņā neliekas, ka tas ir gadījies vienkārši tāpat, tāpēc, ka ir vieglāk ar priedi strādāt. Kaut kas man liekas, ka tajā ir kaut kas vairāk. Tur, protams, mums patīk dažādas aktīvās vielas, ka mēs arī vēl sēdējām tajā pašā Indijā un domājam par organiku. Kas būtu tas, kas būtu daudz pieejams un visu laiku? Pirmais bija bērs un priedi, tie divi lielie koki, tāds sugas un grupas, kas mūsu platuma graudos ir daudz. Protams, mēs varam atrast daudz aktīvas, interesantas vielas visās citos pasaules nostūros.
tur kurkumu vai kas, bet mums nebija. Mēs vienkārši sēdējām un domājam, kas mūsu vecvecākiem būtu bijis pieejams. Jā. Kas bija tas, kas viņiem palīdzēja? Kas bija tas, ne tas, ka kaut ko atved no Amazonas džungļiem vai no Indijas? Vai... Kaut ko eksotiski, jā. Nē. Okay. Iespējams, tiem cilvēkiem ir kaut kas atkal tur cits, savs. Mums ir savs, jā. Bet, jāsaka, arī melnais izceļos pa visu pasauli. Un tā kā es teicu, viņš ir sadalīts tā, ka tur īsti nekas nav vairs palicis no tā koka. Tādā enerģētiskā, kā viņš bija. Viņš aizgājās ar nākošā līmenī. Ja tu padomā, terpentīns ir faktiski priedes sulas destilāts, jā? Sakars jau ar pašu koku, jau arī vairs nekāds nav, bet tepat laikā tas nācis no tā. Man jāsaka tev paldies, jo es domāju, ka mēs esam tikko atrasinājuši ilgu mūsu dzimtas jautājumu, kas stāvēja un karājās jau gadus 40, tur nezinājām. Mūsu vecmāma savulaik, viņa nodzīvoja gandrīz līdz 100 gadiem, lasīja avīzi līdz mūža galam. Un mēs nezinājām, ko viņi iepilināja acī, lai noņemtu nost to miglojumu. Viņi bez brillēm lasīja un adīja un tamborēja. Un mēs domājam, ka tās kaut zaļās ziepes, kaut kas tas bijis ļoti kodīgs. Tad varbūt tas bija tiešām terpentīns. Es nezinu, vai tas viņai bija, bet es zinu to, ka terpentīns ir izcils tieši tādēļ, ka viņš šķīdina. Un šī šķīdināšanas spēja ļoti daudz, kas ķermenī ir sabiezējis. Un šis acīs tas ir tieši tas pats, ka ūdens struktūra vairs nav viskoza. Un ir vajadzīgs kaut kas, kas šo aizsabiezējumu šķīdina. Un priedes terpentīns ir būtībā tā lieta, kas to dara. Un tāpēc var darīt ļoti daudz ko. Viņu var izmantot gan kā smēri, gan arī pilināt un dzert. Teiksim, tur tās īpašības ir nenormāli daudz, bet fakts kā tāds. Bet te jau vēl vien, ko tu tikko aizskāri. Mēs runājam par to, pat kā atbrīvoties. Un ko es varu nepieminēt runājot par melno, par vispār par organiku. Mums pat nav tik svarīgi, kā varbūt lietas uzņemt. Tas ir būtiski, protams. Bet mēs uzņemam par daudz visu. Un mums ir svarīgi, kā no tā visu atbrīvoties. Centrālais faktiski. Iespējams ar to sāksim. Pēc gadiem 5 mēs sēdēsim varbūt tādā pašā intervijā un runāsim par to, nevis kā uzņemt lietas, bet kā izvadīt un atbrīvoties. Jo šobrīd pasaulē ir tik daudz vielu radītu. Bet redz, ka tu jau minēji, ja? Tātad regulāri vēda izēja. Ja? Ko tas nozīmē? Lai tu nodrošinātu šo te harmoniju un balansu, tev ir vispirmām kārtām nevis ir jāpieliek tik daudz, kas klāt, cik vienkārši jānoņem viss liekais nost. Un tas nozīmē, ka tev uzlabojās, kustība. Mēs strādājam, piemēram, mums ir dzīvnieku līnija, arī vakar mums bija tikšanās atkal ar vetārstiem, un vēlreiz viņi uzsvēra, ka dotajā brīdī dārgi, labi šķirnes kaķi slimo arvien vairāk un slimo tieši ar nierakmeņiem, visādiem akmeņiem. Kas ir akmeņi? Kaut kas uzkrājās. Nav kā uzkrājās. Pārtika viņiem ir katru gadu tiek izlaista jauna. Mums ir vairāk minerāli, mums ir vairāk vitamīni. Tieši kā vairāk, vēl vairāk par ko? Lai vēl vairāk akmeņi. Ko vairāk, jā. Tu to paši netiec galā. Un tagad ir nonācis pie tā, ka tas vairāk ir radījis akmeņus. Arī cilvēkiem ļoti daudz, jā. Tev jātiek vaļā ir. Jātiek vaļā no lietām. Izcili. Okay. Labi, pastāsti, kas tad ir tas jaunais detoks, tātad arī atkal tikt vaļā no kaut kā. Jauns produkts, pastāsti. Ir jauns produkts, jā. Deparatoks. Nonācām pie tā, ka tas arī ir loģisks stāsts, protams, jo ja caur melno, piemēram, mēs sakārtojam savu to mikrofloru, to izvadīšanu visu, tad cilvēki daudz grib ātrus rezultātus. Un kur tie rezultāti, ar ko ātri dabūt, kaut ko ātri, ko izdarīt, tikt no kaut kā vaļā, no kā tikt vaļā, no parazītiem. Mēs varam runāt par to, ka, mēs sākam vismaz no cita gala, ka 80% cilvēki ir parazīti. Vairāk kā viņiem vajadzētu būt. Parazīti visiem, teiksim, gandrīz 99,9% mums visiem ir pat jābūt parazītiem, jo parazīti ir pat jādomā par viņiem nevis kā par sliktajiem, bet īstenībā kā par risinājumu problēmām. Kur viņi rodās? Kas ir parazīti? Es gribu ļoti uzsvērt, es negribu tev tagad kaut ko komentēt. Tātad vārds parazīts jau ir iegājies sarunvalodā kā tāda lieta, nedod Dievs tev ir, ja? Tātad parazīts.
Bet parazītam tiek piedāvāta loma, kas kā ļaunajam, kad viņš patiesībā ir ieradies, un viņš tur ir, un mēs viņu redzam, tas tā kā redzēt, deg māja, ir ugunsdzēsēji, un mēs sakam, kur ugunsdzēsējs ir parazīts, ja? Jo viņš rekur ir vienmēr tur, kur ir ugunsgrēks. Ugunsgrēks mums nav vajadzīgs, tātad iznīcinām visus ugunsdzēsējus. Un savā ziņā parazīti ir līdzīgi. Jautājums vienkārši tad, ko tad viņš te mēģina darīt, vai ne? Kas ir tas, no kurienes viņš te radies? Un es pieļauju, ka tas ir uz to pusi virzīts. Jā, tas ir virzīts uz to pusi, jo man ir daži arī blogi, varbūt, kur ja pastīties mājaslapā, kur mēs likām bildes iekšā par to, kas notiekās ar it kā veselīgiem cilvēkiem. Mēs paņemam tikai sportistus. Sportisti, kas trenējās, ēd savus proteīnus un visu, bet viņi ir viena no visvairāk pilnākajiem parazītiem. Jo no kā rodas parazīts? Tā kā mēs, parazīts īstenībā ir palīdzība no dabas cilvēkam. Tad, kad kaut kas ir veidojies par daudz, mēs runājam par to regulāro vēdra izēju. Ja mēs apēdām un tagad nesagramojās pietiekami daudz, tad mums tajā zarnā paliek proteīni, cukuri, viss kaut kas. Nu, tagad stādamies priekšā, ka mēs paņemsim zarnu par tagad tā kā trauku, kurā mēs ielieksim raugus iekšā, proteīnus, kaut kāds iekšā cukurs, pieliesim ūdeni, temperatūra būs 37 grādi. Hop! Ko tad mēs tur dabūsim? Tas būs ritīgi skanžas aparāts. Veidojas toksīni. Un kur nāk tie parazīti? Kas tad ietā, no kurienes mēs viņus apēdām? Jā, mēs viņus arī apēdām. Bet, ja mēs dzīvojam veselīgi, tad mēs nerodam vidu, lai viņi tur vairotos. Bet tajā brīdī, tikko mēs rodam šo vidi, tad viņi no dabas nāk mums palīgā, parasti no otra gala, un nāk un ēd tos toksīnus, jo daba negrib, lai mēs nomirtu. Un mēs to, ko mēs darām, parasti tas ir kaut kāda tabletīte, ko mēs iemetam iekšā, ķīmiska, nogalinam, visi tur ir beigti, darbs ir izdarīts, viss ir kārtībā. Un turpinam dzīvot tāpat līdz nākamajai tabletītei. Bet tas nav tikai tā, ka mēs runājam par parazītiem, ka tie ir redzami un ka tie tikai dzīvo tur. Ja ir dzīvo parazīts, tad angliski labs tās teiciens par cilvēkiem, kas ir Grinch, tagad Ziemassvētku laiks, Grinch, full of shit. Tad varbūt tur tā doma ir, ka viņš ir pilns ar kaut ko negatīvu. Mēs runājam par negatīvu, varbūt tur tā negativitāte parādās ar parazītiem, ka viņi izstaro varbūt negatīvu enerģiju, jo viņi tiešām ēd tos pārpalikumus un slikto. Jā, bet daudz parazīti jau, tas ir... Es šito vienmēr salīdzinu ar kompostu kaudzi, ja? Tev stāv komposts, tu tur met, piemēram, burkānu mīzes, kartupeļu mīzes, bet tu tur sāc, piemēram, iemest iekšā, nezinu, gaļu. Tu tur sāc iemest iekšā kaut kādu biespienu, ja? Sāc iemest vienu, tu skaties, pagad, te sāk putni lidināties, te sāk parādīties žurkas, te sāk parādīties tas, un tu vari teikt, man nepatīk žurkas, nu tad varbūt nemet tur gaļu iekšā, un tad tev tur nebūs žurkas, vai ne? Un tas ir pēc būtības ļoti līdzīgi. Full of shit, vai ne? Jā, jo, un tā būtība tur, kad mums saka, nu labi, melnais palīdz radīt mikrofloru labu, un tam mums radās doma, ka mēs varam to izdarīt nedaudz pātrināt procesu, ka cilvēks ir nonācis pie tā, ka viņš saprot, ka viņi ir parazīti. To var noteikti labi pēc fēcēm analīzēm paņemt, bet nevienmēr parazīti ir tikai, kā es saku, ir tikai zarnā. Tagad iet runa par pētījumiem visu, kad beidzot tas ir saistīts ar visu, ka tas ir viss saistīts ar Alzheimer, Parkinsonu, ka tie parazīti... Tāpēc, kad arī baktērijas ir pilnīgi visā ķermenī. Protams, jā. Tikai vēderā, vai ne? Tā ir. Un ka viņi visur. Un mēs radījām produktu, ka mēs varam to seno tautisko kā medicīnu, visus tos, kas ir vērmeles un rūgtās lietas apvienojām ar melno. Jo mēs izdarījām sekojuši, ka tagad mēs varam ēdot šo gan tā kā iznīcināt to slikto, izvedot ārā ar melno visu to, kas paliek tur liekas. Turmeric, cinnamon, chamomile flowers, kas ir nettle leaves. Nettle leaves. Neatceros, kas bija pēc latviskā. Tā. Turmeriks, nu jā, tātad tas ir kurkuma, jā, kumelīšu ziedi, jā, tātad, kas mums ir vēl clove bija krustnagliņas, ļoti spēcīgi. Jā, kanēls, nu, viss tās jaudīgi. Un vērmeli. Kurš, varbūt tā nettle leaves ir ne vērmeli? Jo citu es neredzu, kas varētu būt vērmeli. Es domāju, ka tā ir tā vērmeli, jā. Ok, ļoti labi.
Un sanāk tā, ka viņu tur ne tikai nogalina, bet radi vidi, kurā nedzīvos sliktie. Vispār mūsu tā doma ir, tev neviens nav jānogalina, tev neviens nav jāstrostē, tas tā kā arī pa dzīvi. Tev vienkārši jārada apstākļi, kurā dzīvot. Viss liekais atkrīt un... Protams. Okay. Viss. Tas ir būtībā šim. Bet svarīgāk izvadīt ārā, jā, kā es pieminēju ar tev kādā iepriekšējā reize arī, ka mēs tikšanās, kad mēs gribējām radīt kaut ko tādu, kas ne tikai nogalina, iznīcina, bet sakārto pēc tam. Jo tu atkal visu to pašu, kā saka, sportisti turpināt un iet to pašu ceļu un atkal pa 3 mēnešiem atkal man ir slikti, man nav enerģija. Jo parazīts jau nav tikai tas, ka izvelk to, tas nozīmē, ka tev pašam nepietiks enerģija. Viņš jau arī paņems no tevis enerģiju, jo tagad viņam vajadzēs dzīvot. Tur viss aiziet tā kā vārā. Loģiski. Tas ir, teiksim, tas ir tas pats, kas, redz, tā komposta kalda, parādās žurkas. Skaidrs, ka tev tur sāks pietot žurkas, nevienam tas nepatīk, ja? Tas pats pa sevi, ja? Tur visu kaut ko vēl savazā un beigās apgrauž vēl citas lietas, vai ne? Tāpēc tas jau nav stāsts par to, ka mēs tagad domājam, kā mēs varētu iznīcināt žurkas. Vienkārši pārtraucam, mēs tiekšā gaļu. Tad viņš stāks pie tevi uz mājās. Ko tu darīsi? Nē, es negribu žurkas, es metīšu labāk kompostu kaudzē. Atnāks vēl jauna žurka bars. Jā, skaidrs, bet viņas būs, kamēr būs viņām tā vajadzīgā pārtika. Un kas notiek, kad sāk parādīties tas par daudz? Jo paši tu sevi žurkas ir dzīvnieki tāpat kā jebkuri citi dzīvnieki. Ir Havaju salās, ja? Ir viena no salām, kur kaut kad 50. gados vai 60. tika filmēta filma. Uz turieni tika aizvesti, ja nemaldos, tā laikā kā 200 vai 300 brieži priekš filmas ainām. Bet, filmu beidz, domāju, atstāsim tur tos briežus. Šobrīd tajā salā ir atļauts pilnīgi jebkad, jebkuros apstākļos šaut tos briežus, vienalga, jo vairāk, jo labāk, tāpēc, ka viņi ir savairojušies līdz pat 2000 vienībām, un viņi vienkārši apēda pilnīgi visu, viņiem tur nav nekas cits, kas viņus apdraudētu. Un rezultātā, varētu mēs sākt teikt, ārprāts briedītis, žēl briedīti, vai ne? Bet tas briedis jau ir kā dzīvnieks, parasts normāls briedis, kuru mēs pat iejūdzam Santa Klausa kamanās, ja? Viņš ir, ar viņu visi kārtībā. Problēma ir, ka viņu ir savairojies pa daudz. Un tad jau jautājums ir, kā mēs varam atjaunot šo te balansu, ja? Tu zini to stāstu, kā Yellowstone'ā gribēja? Zinu. Ja? Tas ir tas ideāls. Ja? Tu zini, varbūt var izstāstīt, ja? Jā, Yellowstone'ā bija tieši tā problēma, ka savulaik Yellowstone'ā nekādi nevarēja atjaunot, teiksim, zaļo masu. Viss bija noēsts. Tieši tas pats brieži noēst. Un viņi mēģināja ierobežot viņus, šaut viņus, tev ko, bet ko viņi bija izdarījuši un atcerējās, kas bija izdarīts vēl pirms tam, bija nošauti vilki, kas traucēja. Un kādam beidzot bija pietika saprāta atvest vilkus atpakaļ uz to Yellowstone parku. Kas notiek tālāk? Tagad ir atgriezies tas plēsoņi, kurš var tos briežus apēst, bet jāsaprot, ka visi brieži netiks apēst, vilks arī nav, viņš paturēs vienmēr, lai viņam būtu ko ēst arī pēc gada un nākošu gadu un tā tālāk, un viņš neēd visu. Man liekas, ka tur tas tās bija, zini, kas vēl likās vēl iespaidīgāk tajā ziņā, ka zinātnieki Yellowstone'ā redz, ka upe iet ne pa gultni, kādai viņai nevajadzētu būt, jo sāk aplūst viss kaut kas un tam līdzīgs. Un tas sākotnējais mērķis bija izmainīt upes gultni. Iedomājies? Un atbilde bija upes gultni izmainīt, ieviešot vilkus. Interesanti, kā tas var strādāt, vai ne? Un tad tā flora izaugot ļauj upē jau sākt tecēt tā, kā vajadzētu būt. Un tas vienkārši parāda to visu. Jo brieži tagad vairs nenograuza visu, jo viņam vajadzēja atstāt, kur paslēpties. Viņam taču nav vilki jāizmūk. Un beigās nav tik daudz to briežu, kas visu var apēst, vai ne? Un, lūk, tas ir stāsts par Black Stuff, vai ne? Visam loģika apakšā, tā kā mēs iesākām savu sarunu, ka nav brīnumu, kad mēs visu neuzreiz, bet iespējams, ko laika mēs kļūsim ar tevi vēl gudrāki un viedāki un sapratīs un mēģināsim izskaidrot pat tā, lai pat bērns saprastu, kāpēc viņam vajadzīgs. Jā. Arī mēs bērniem, kad mēs radījām savu laiku to produktu, cik grūti ir izmainīt bērnu paradumus tie, kas Happy Tummy. Happy Tummy, jā, tas paldies Silvijai Ābelei. Jā. Kad strādājam pie bērniem ar UDHS, to hiperaktivitāti un ar autismu pazīmēm, jā, kad viņiem
visiem gribas ēst tikai kaut ko saldu, pizzas, Coca-Colas, čipšus. Un, kad mēs skatījāmies, ka viņi pilna parazītiem ir. Tie tiešām ir cilvēki pilna parazītiem. Un arī pieaugušie iespējams ir pilna parazītiem tiem, kam garšo šīs ātrās, vieglās uzkodas, jo iespējams tie parazīti iekšā, jo mēs tagad zinām, ka 80% no signāliem nāk no šīs vietas, teiksim, kas kontrolē mūsu organismu, un 20% no šīs ne. Tā, ka kādreiz mēs domājam otrādāk, ka šie kontrolē, un šie arī nosaka, ko mums gribētos ēst, ko mums saost, ko mums apēst. Un ar prātu mēs izlemjam tikai kā post factum, vai ne? Jā. Okay. Un tās iespējams tās mūsu žurkas, ko mēs arī turpinam uzturēt, un tik pabarota vēl, un viņas tik rodās, un mēs pabarojam vēl, un nonākam jau. Nu, tu tikko, es domāju, pie šī mēs arī varam apstāties un noslēgt. Nu, ka mēs tagad runājam, droši vien zināsim vēl pēc gada, 2, 5 vēl vairāk, kas man liekas svarīgi atzīmēt, kas ir tāds savā ziņā novēlējums un aicinājums ikvienam izprast pirmkārt šo te ciklisko dabu un saistību visam ar otru. Un ja es par sevi varētu teikt, tad, ko man gribētos kādā veidā palikt gudrākam, viedākam šajā visā ir nevis, ka es tagad sapratīšu, ka viss notiek vēl citādāk, bet tajā cikliskumā vienkārši identificēt vēl jaunas šķautnes vai tos posmiņus, kas spēlē lomu, kas kā domino efekts tam visam strādā. Un kas mūsu uzdevums ir vienkārši arvien vairāk un atpazīt šīs te atsevišķās tās sviriņas, kas to visu kustina, lai vēl labāk varētu izprast, kas vispār apkārt notiek. Jā, pilnībā piekrīt, pievienojos tam, kad dosimies dabā, iesim ārā, skatīsimies, kā dabā procesi notiekās un nejauksimies iekšā un nesāksim palīdzēt dabai darīt to lietu, ko viņi māk 1000 labāk par mums. Jā, es domāju cilvēkus. Mēs ejam, iejaucamies, tad atrisinām, tad mēs atkal kaut ko mēģinām risināt, un mums visi tie risinājumi ir, jāsaka, diemžēl ir īstermiņa risinājumi, tāpat kā arī mēs ikdienā to darām. Jā. Kad es iesāku par to, ka ir lietas, ko es pats arī ar Black Stuff spēju atrisināt, bet mums jāskatās ilgtermiņā kādas lietas. Un to iemācīties, kā tu saki, pašam vērot sevi, skatīties, ieklausīties un negaidīt brīnumus, bet vienkārši soli pa solim kaut ko katru dienu kļūt gudrākam, viedākam, izdarīt soli pa solim, uzreiz nekas nenotiksies. Jā. Izcili. Oi. Šitā mēs arī varam beigt. Mēs varam. Izcili, super. Paldies visiem. Un tad jau atkal citu reizi. Nice.